Iet pie Dievu vajag bez kosmētikas, bez garīgās kosmētikas. Nevajag nekādu kosmētiku. Nāc Dievu priekšā, jo Dievs jau tādu arī zina, kāds tu esi. Mums tāds ir no Dieva uzdevums, lai mēs neesam ar masku, ja, lai mēs neesam, kuri ir kā pēdējā laika zīme, kad cilvēki izrādīs ārēju svētbību, bet spēku noliegdam. Tātad viņi būs ārešķīgi, bet īstenībā viņi neatklās nevienam to, ko viņi īstenībā jūt, kas ir īstenībā viņu sirdīs. Ja? Un tāpēc bieži negribās skatīties, piemēram, uz kaut kādām svētrunām, uz kaut ko, tāpēc, kas nejūt, ka tur ir īstenība. Ja? Un kāpēc bieži vien mēs varam pa telefonu ļoti tā runāt tā, un tu skaties, kā cilvēks, viņš kad runā, viņš tāds nospiedz, bet pasties, kā viņš tur kaut kur Instagram, viņš kaut kur Facebookā, viņš tik relaksēs, tāpēc, ka viņš runā par kaut kādām savām lietām. Tāpēc, ja mēs šodien sapratīsim, ka Dievs ir ļoti īsts, ka viņš ir ļoti tūs, tad redzēs to, kā rakstīts ir Jāņa 4. nodaļā 23. pantā. Pasties šeit teikts tā, Jēzus stāstīja par tēvu, tātad kādi tēvam patīk cilvēki. Jā, Dievs mīl visus, bet ziniet, ka Dievam ir atmosfēra, ka Dievs nav tā, ka Dievs, viņš var būt visur, bet īpaši viņa klātbūtne ir tajā vietā, kur viņu ciena. Šeit ir īpaša Dieva klātbūtne. Dievs jau ir visur, tad Dievs ir mājās kaut kāds, jā, es saku, jūs varat mašīnā braukt un lūgt Dievu. Man uz Rīgu, kad es braucu, ja ir kāds cilvēks, man pat sieva saka, pie mums kāds pārnakšņo, un man sieva saka, klausies, tu vari ar vilcienu braukt uz Rīgu. Vienkārši manam vīram tās 2 stundas ir tik vērtīgas, ka viņš var lūgt Dievu, kad tu būsi blakus, viņš nevarēs tā lūgt Dievu. Man pat sieva par mani iestājās. Jā. Bet ir īpaša vieta, kur, ja mēs sanākam kopā Jēzus vārdā, ja Bībelē teiks, kur 2 vai 3 sanākuši manā vārdā, tur esam viņu vidū. Tad Jēzus būs mūsu vidū, un to ļoti stipri sajūtīs. Par ko arī par mūsu draudz saka, ka cilvēki ir patiesīgi, ka nav tas tā, zini, labdien, viss tādi, labdien, tādi, tā kā tas nav īsts, ja? Bet kā mēs varam patiesīgi pēc dievkalpojuma palikt, mēs varam kopā runāt, mēs varam priecāties, mēs varam viens par otru aizlūgt. Ja? Un es arī ļoti iesaku pēc dievkalpojuma iepazīties ar jauniem cilvēkiem, iet klāt, ja? Neaizmirstiet to. Ja? Izdariet to. Protams, ne visi grib, lai kāds iet klāt, ja? Tīpaši pirmās reizes, bet es domāju, ka tomēr ir svarīgi cilvēkam, ka viņu vērtē, ka viņš ir pamanāms, ka viņš nav bijis šeit tukša vieta, viņš te atnāca, viņš aizgāja, neviens nemaz nepienāca klāt. Ja? Tad tāda liekas, kas ir tā pa mīlestību, kas ir tā par ieinteresētību, ka mēs sakam, ka Dievs ir ieinteresēts katrā cilvēkā, ka Dievs mīl visus cilvēkus, un mēs to sakām. Bet paši, kā mēs dzīvojam, tāpēc, lai tas Dievs neredzamais šodien ir parādīts redzamā veidā mūsu dzīvē. Ja? Un tāpēc Jāņa 4. nodaļā te ir teikts par to, ka tad Jēzus teica, ja, samarietei, bet stunda nāk, visu laiku to dziesmu atceros, ka šito tas kā, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tātad kādus meklē? Tik daudz baznīcas, tik daudz ticīgi jau šodien šajā zālē ir. Dievs saka, es meklēšu šodien. Es skatīšos, kurš īsti šodien pielūdz. Tāpēc, kad iet lūgšana, nevajag skatīties apkārt, kā kurš lūdz. Esmu, kad atnācu uz draudzi, man uzreiz iemācīja man tante, kaimiņiene. Viņa man laik blakus stāvēja tā. Kad lūdz atstais ciet, ka lūdz, klausies, ko māctais lūdz. Viņi man ritīgi dresēja. Pēc tam pie šitā draudzē, šis neļoti ir cilvēks. Viņi man turēja klāt. Tā brālīte prom, šis labs.
nāc šurp, nāc parunāt šeit, man es tās atvedu, man riktīgi. Un es sapratu, jā, no pirmām reizēm, mēs esam draudzi, man vienalga, kā kurš klausās. Es gāju tuvāk priekšā, tāpēc, ka es gribēju dzirdēt labāk vārdu, lai man neviens netraucē. Un, ja es lūdzu, tad es lūdzu, saprotu, es lūdzu, es neskatos apkārt, neskatos, kā kurš lūdzu, es meklēju Dievu. Tāpēc, kad mums arī šodien būs lūkšana, jā, tad lūdzu no sirds. Jā. Dievs mūs visus katru individuāli dzird. Jā, un kad es lūdzu, tur vienkārši teikt amēn. Jā, lai tas ir, es atceros, kā Ulds saņēma svētā gara kristību, kad mēs bijām tur. Jā, 3. reizē tu biji dievkalpojumā. Viņš domāja, ka viņam ir jāatkārto. Viņš nezināja, kā vispār, kas tā pa kārtību priekšā viens lūdz, kas mums pārējiem jādara. Viņš domāja, ka visiem pārējiem ir jāatkārto. Viņš saka, es tā kā klausos, es tur, aleluja, Dievs palīdzi, svētī, nu zināt, kā es lūdzu. Un viņš tā kā domā, man tagad jāsāk atkārtot. Viņš, ka es gribu atkārtot, man sakos, es nevaru atkārtot. Viņš nekad nebijis nekādās draudzēs, par mēlēm neko nav dzirdējis. Es parastajā valodā, es priekšsādu cilvēku un, atturos no tā, jā. Un viņš saņēma svētā gara kristību mēlēs. Un pēc tam, kad mēs gājām atpūtā, mums bija 3. stāvā, mums bija bībeles apmācības otrdienās. Viņš tā lūdzu mēlēs, tas pirmās reizes, tā pirmā mīlestība, atcerieties? Es tu nevarēju viņu pārkliegt. Ir tās reizes, ka viņš tik skaļi, viņš tik bija vispār, nemazāk kā tagad laikam, bet tas bija tā, ka tāds, viņš man pēc dievkalpa nāk mācītājā, kas tāds ir? Es sapratu, ka man ir jāatkārto, es nevaru atkārtot, ko jūs priekšā. Es saku, ziniet, par šo te lūdzu daudzi mēnešiem, pats reiz gadiem, lai saņemtu svētā gara kristību. Jums vienkārši šitā te Dievs iedeva, tāpēc, ka viņš jau bija domājis iet prom no draudzes. Pirmajā dievkalpojumā ķīplok tānta aizmagarē apsēžas un elpo. Citā dievkalpojumā bombzīts smirdīgas apsēžās blakus. Viņš saka, kas te vispār notiek, kas tā padara? Viņš domā, kā saka, caur internetu tālāk skatīšos, laikam, jā, tāda bija, viņš caur internetu mums redzēja. Un tā. Un Dievs māk uz mums runāt. Un tāpēc, kas ļoti svarīgi, jā, cilvēki jautā, kā man būs pareizi lūgt, kā man būs pareizi. Ko ļoti Dievs vērtē, kad mēs esam vienkārši, mēs esam atklāti, mēs nākam pie viņa arī bez maskas. Zini, kas notika ar Ādamu, ar Ievu, kad viņi bija sagrēkojuši? Ja? Kas viņiem bija kauns viņiem bija? Un ko viņi sāka darīt? Vīģu lapiņas. Viņi sāka sev tur apklāt vīģu lapiņas, lai nebūtu kauns redzams. Mēs arī bieži vien nākam ar savām vīģu lapiņām uz dievkalpojumu. Dievs, jā, es esmu tur tā, man tur daudz kas ir bijis, bet es jau esmu tomēr ziedojis. Es šodien arī ziedojumu esmu atnesis, esmu plānoju šodien. Es jau saprotu, Dievam nevajag nekādas tādas, atmaskas kaut kādas. Ja tu kaut ko esi izdarījis, kas Dievam nevajag teikt, Dievs, tu zini, ja man nebūtu tāds vīrs, es jau nebūtu dusmojusies, man tas vīrs šodien vispār knapi tur, es vakar tāvi uz viņu, es viņu vēl uz 3 burtēm viņu aizsūtīju. Un man tie rupjie vārdi lec ārā, vienkārši man tāds vīrs, jā. Un nevajag Dievam neko skaidrot, zini, kāpēc tu tur sagrēkoji, kāpēc tur šito, kāpēc tur tā. Vienkārši vajag nākt pie Dieva un teikt, Dievs vispār, man ir tik daudz vēl liekulības, Dievs man vispār tik daudz vēl ir šaubu. Es vispār redzu, ka Dievs, zinu, kā cilvēks parasti atnāk pie Dieva, man ir bijuši tādi cilvēki. Es jautāju, jūs grēkojuši esat? Viņš knapu uz kājām stāv. Viņš, nē, es neesmu grēkojis, man grēku nav. Es saku, jums palasiet Bībeli, tad jūs sapratīsiet, ja? Un kad cilvēks sāk lasīt Bībeli, viņš sāk redzēt, wow, pēc tam viņi smējās. Andri, atceries? Man tāds arī Anglijā ir viens cilvēks, kas pie viņa piegāja, viņš saka, nē, viņa sieva bija pievedusi. Un tagad, kad es viņu satiku, viņš jau ūdens kristības ir pieņēmis. Viņš saka, atceraties, es toreiz biju piegājis, teicu, ka man nav grēku. Es pēc tam sāku lasīt Bībeli, iet uz Dievu, es sapratu, wow, cik man ir daudz grēku, ja? Tāpēc mēs bieži vien to kaut ko nepamanām savā dzīvē, bet pēc tam mēs lasām Bībeli, mēs saprotam, zini, kā Jesaja, kurš lasīs Jesajas 6. nodaļu, ja?
Un tur 5. nodaļā teikts, bēdas tiem, kuri no agrā rīta dzer tur vīnu līdz vēlam vakaram. 5. nodaļā, bēdas tiem, kas iet pie elkiem. Viņš tur visiem pravietis, visiem bēdas, visiem beigas. Bet 6. nodaļā, kad mēs lasām, kad viņš ieraudzīja Dieva godību, Dieva svētumu, un viņš dzirdēja eņģeļus, kuri sauca svēts, svēts, svēts kungs Cebaots. Zini, ko viņš pēc tam pateica? Bēdas man. Bēdas man. Tāpēc, ka es esmu ar nešķīstām lūpām. Viņam bija kaut kas, ko viņš varbūt meloja, bet viņš vēl pravietoja. Viņš varbūt liekuļoja. Un viņš ieraudzīja, ka bēdas man, tāpēc, ka esmu ar nešķīstām lūpām, un es dzīvoju starp cilvēkiem arī ar nešķīstām lūpām, ka man tā sabiedrība ļoti vienkārši ietekmē. Tā arī var būt. Es normāli čeks, bet aizēju, piemēram, uz pažarku vai, nezinu, vai uz servisu, kur es strādāju. Un tur visi maķi. Un es arī maķi. Kā man tā? Es pavalkos līdzi. Es sev it kā to nedarītu, bet es pavalkos līdzi. Un tāpēc es saprotu, ka es esmu ļoti viegli ietekmējams, ka man nav mugurkaula, kad es nevaru viņus pārvilkt un pateikt, klausieties, nelamāsimies, nedarīsim, ka es baidos, man nav ērti. Un tāpēc es jūtu, ka esmu vājš, tāpēc tu saki tā arī Dievam, Dievs, piedod man, Dievs, es esmu tāds kungs, es lūdzu šķīstī. Un tas ir ļoti labi, kā es saku, iet pie Dieva vajag bez kosmētikas, bez garīgās kosmētikas. Nevajag nekādu kosmētiku. Nāc Dievu priekšā, jo Dievs jau tādu arī zina, kāds tu esi. Un tāpēc viņš neko jaunu neuzinās, ko tu viņam pateiksi, bet tas ir vajadzīgs tev. Saproti? Un atzīt vainu. Kas mums trauc atzīt vainu? Lepnums. Tā ir lielākā lepnums. Mēs sākam salīdzināt sevi ar citiem un teikt, citiem vēl sliktāk, es jau nav nemaz tik slikts. Tu neskaties uz citiem galīgi. Tas ļoti mūs bremzē. Paskaties uz Jēzu, tas ir mans standarts, un man jābūt dzīvē tāds, kāds ir Jēzus. Tas ir mans standarts, tā ir mana patiesība. Jēzus teica, esmu patiesība, esmu ceļš, esmu dzīvība. Tātad reku, mana patiesība ir Jēzus. Un es skatos uz Jēzu, un ja es kaut ko redzu, ka manī nav tā kā Jēzu, tad es zinu, ka Dievs piedod man, es neesmu vēl tāds, tāpēc Dievs piedod man. Un tā ir tā pielūdzu tēvu kā garā. Man tā ir iekšā garā. Tas nav, ka es tikai runāju, bet mans sirds nemaz nerunā. Bet es garā, un es runāju patiesīgi. Zini, Dievam arī var melot. Dievs, piedod, es pīpēju. Jā, slikti pīpēt. Dievs, bet tā arī Dievs man patīk pīpēt. Man patīk pīpēt, un uzvelkt un dopamīnu dabūt, tādu vieglu, dopamīns tas ir. Tas ir dopamīns. Vai man patīk, zini, cilvēki saka, nepīpēt, viņš nevar bez kafijas, viņš nevar bez šokolādes, viņš nevar, mēs varam teikt, ka tā ir atkarība, bet tās arī ir atkarība, saprotat, jā? Un tu, piemēram, Dievs piedod, ka es vienkārši esmu narkomāns, vienkārši esmu tāds tā kā kulturālais, tāds tā kā legalizētais, bet es esmu tāds Dievs. Un tāpēc, kad tu sāc ar Dievu patiesīgi runāt, pirmkārt, tā saruna ir interesantāka. Tu gribi iet ar Dievu, un tu vari tā arī, tu pēc tam jutīs, cik jums ar Dievu būs daudz ko runāt. Un pēc tam, kad tev Dievs reāli, viņš tev atbildēs, tev dzīvi izmainīs, viņš tev atbrīvos, tev būs atkal tālāk, Dievs, paldies, tev super, tu esi malacis. Es tā arī Dievam arī saku, malacis, Dievs, tu esi malacis. Es nerunāju, Dievs svētais. La. Var vienkārši ar Dievu, tā kā ar draugu, kā ar ļoti tuvu. Mēs, protams, viņu cienam. Bet tu vari tā pateikt, Dievs, paldies, tā ir mūsu uzvara. Dievs, tu esi tik brīnišķīgs, super. Un saprot, tāpēc, ja tu būsi tāds, jo Bībelē ir teikts, pasties, mēs lūdzas arī lūksim. Ja? Un kad mēs lasām 2. Korintiešiem 3. nodaļu, un te ir teikts no 17. panta līdz 18. Tas kungs ir gars. Un kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Kāpēc nav manā sirdī vēl brīvības? Es viņu nelaižu tur iekšā. Kur ir tā kunga gars? Viņš ir šeit. Mana sirds, piemēram, ir šāda. Es viņu ielaidu šeit tikai. Pārējais,
pārējais ir man. Zini, kā mēs ciemiņus ielaižam? Guļam istabā nelaižam. Koridorī varam pastāvēt, parunāt. Bet tālākas mēs esam daudz ielaiduši Jēzu koridorī. Viesistabā. Tur guļam istabā, Dievs, tas ir mans, tas ir mūsu. Tur mēs tevi nelaidīsim. Tāpēc, ja Jēzus ir šodien tavs dzīves saimnieks, kāpēc tu viņu neielaidi? Man bailes, ka viņš atnāks un sāks kārtot, ka viņš pateiks, ka kaut kas nav pareizi. Es ar Dievu par šīm tēmām nerunāju. Kāpēc tu ar Dievu nerunā par šīm tēmām? Es baidos, ka viņš man var pateikt, ka tev tas ir jāatstāj. Tāpēc es Dievu nejautāju, Dievs, vai man vispār tālāk vajag iet šo ceļu, vai vispār man vajag to darīt. Es baidos, ka es sadzirdēšu sevi, vai ka es pateikšu, Dievs, visu, ko tu gribi, to var paņemt no manas dzīves. Es baidos, ka viņš tiešām var arī paņemt, bet tie ir mani elki. Bet es saku, labāk, lai tagad Dievs paņem. Labāk, lai tagad Dievs paņem un piešķiļ visu to, kas nākotnē tik un tā sadegs. Jo Bībelē teiks, kas ir siens, kas ir salmi, kas ir koks, no kā tu savu dzīvi veidoji. Tad tie ir nepareizi motīvi. Tad tas Bībelē teiks, tiesas dienā būs pārbaudīts un tas sadegs. Bet ja bija tava dzīve, kalpošana, būvēt no zelta, no sudraba, no dārgakmeņiem, tad Bībelē teiks, ka uguns pārbaudīs, Dieva uguns. Tātad Dievs redzēs visus tavus motīvus. Es taču Dievs ziedoju, tad tu ziedoji, lai tev laikus saliek. Es taču tu to darīji, tāpēc, ka tu gribēji cilvēkiem rādīties. Un Dievs viņš redzēs procentuāli, viņš tev parādīs visu. Un ja tas nav bijis mīlestība, un ja tas nav bijis paklausība Dieva balsī, tas būs siens, tie būs salmi, tie vienkārši viss sadegs. Es tik labdarīgs cilvēks biju. Daži man jautā, māte Terēze debesīs ir? Māte Terēze debesīs. Kā tu domā, viņa aizgāja uz debesīm, māte Terēze? Kā jūs domājat? Kurš zina? Nezinām mēs. Katrs Bībelē teiks, dos atskaiti par sevi. Mēs nevaram, jo, ziniet, kā 3 brīnumi dzirdējāt to, ka mēs nonāksim debesīs. Tos, kurus mēs gaidījām, mēs tur neieraudzīsim. Tos, kurus mēs negaidījām, mēs viņus ieraudzīsim. Un 3. brīnums, kā es šeit nonācu? Brīnums vispār, viņš sev pazīst, ja? Bet no Dieva žēlstības. Dievs tiešām žēlīgs. Ja? Tāpēc, kas mūsu dzīvē svarīgs, ja? Jēzu, svētais gars ieej manā sirdī visur. Es atļauju tev pilnībā, visās manās emocijās. Kāpēc man tas iekšējā paceļās bieži vien? Kuram paceļās? Dusmas paceļās tā. Līdz šeit neaiziet bieži vien. Tā, es šodien apēdu, bet jau neapēdu. Kas sāku, kā saka, tu manī zvēru pamodināji. Pati vainīgi. Es teicu, nemodini zvēru. Tad zvērs iekšā dzīvo. Tāpēc tev to zvēru vajag ko piebeigt. Tiešām, kungs, piebeidz. Es nevaru, bet manī dzīvo. Man var tāda žults pacelties. Kā saka, за словом в карман не полезу. Ja, un tāpēc šeit ir teikts tā. Tas kungs ir gars. Kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Brīvība no kā no ļaunuma. Es ielaižu Dievu savā sirdī. Vienkārši man ir brīvība, mani vairs neizvedīs, man vairs nav tā ļaunprātība, man nav vairs tās toksiskās runas, es brīvs esmu. Tu pēc tik mierīgs esi? Jā, es esmu pasargāts, man nav bailes, jo kāpēc mēs sākam eksplodēt, mēs ar Alvis runāju? Tāpēc, ka mēs jūtam nedrošību. Zini, kā viens mācītājs saka, es ar dēliņu staigāju, un es skatos, kā no būdiņas izskrien suns un sāk riet. Un dēliņš saka, tēte, tu zini, kāpēc suns rej? Viņš saka, es nezinu. Viņš baidās, ka mēs varam viņa būdiņā ielīst iekšā. Viņš izskrien un viņš uz mums rej. Un viņam nāca atklās, kāpēc ir priekšnieki, kur uz tevi rej? Tāpēc, ka viņi baidās, ka kāds var viņu būdiņā iet viņu sirdī. Ir iekšā sirdī problēma, un labākā aizsardzība ir kas? Uzbrukt citam cilvēkam. Un viņš uz visiem kliedz. Viņš visus kontrolē. Kāpēc? Viņš baidās savu pozīciju pazaudēt. Viņam tā ir vieglāk, viņam iekšā ir rēta. Un viņš baidās, ka viņam atkal kāds izdarīs sāpīgi. Viņš tāpēc metās visiem virsū. Viņam ir nedrošība. Tāpēc, ko Dievs grib darīt? Tevi padarīt drošu. Man pat daudz jautā, Andri, tu vienmēr biji tāds mierīgs?
Es teikšu, ka es nebiju tāds mierīgs. Es nebiju tāds. Varbūt ir kaut kāds iezīmes, bet mani brīvu un drošu un mierīgu un tādu paļāvības pilnu ir darījusi patiesība. Ir darījis Dieva vārds. Es jums pat esmu dalījies. Ja? Agrāk man tā bija balss, kad tik cilvēki nāk. Un katram laikam mācē gribās nevis, lai iet projām, bet laikam nāk tas tā normāli, ja tu esi krēsli un viss. Bet man bija rakstvieta, kur man atvēra Jēzus. Rakstīts tajā pašā Jāņa evaņģēlijā, ka visi, ko Tēvs man dod, nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. To Jēzus teica, man Tēvs dod. Un viņi nāk. Un ja viņi nāk, man galvenais viņus neatstumt. Man galvenais viņiem pakalpot, viņus mīlēt. Un viss. Tāpēc man nevajag tā kaut kā locīties, tā kā censties, tā kā, kā jums te, kaut kā, nevajag. Es esmu, man Dievs tādu radīja, un es nevaru būt visiem mācītājs. Es nevaru visiem būt forši, ja? Ziniet, ka ir savēji, ir svešie, un kad tu aplī stāv, tu kādam ar muguru būs tik un tā. Ja? Tā ir vienmēr. Ja? Bet pats galvenais jau uzdevums nevar tas, lai būtu visiem, bet galvenais Dievs saka, es tev atvedīšu, un es ļoti tā kā ceru uz to, ka tu šos cilvēkus mīlēsi, ka tu šiem cilvēkiem pakalpos, ka šie cilvēki paliks labāki, un ka viņi redzēs tevī gaismu. Piemēram, man arī tagad cilvēki mēs bijām augšā, ja? Mēs visu, ko runājām, mēs tā, un es šeit atnāku, un viņš mācēs atkal jau kaut kāds cits, transformēs. Tā kā uzreiz, tās mašīnītes ir, ja? No mašīnītes paliek par kaut kādu robotu, ja? Tāpēc, kas ir šodien mūsu dzīvē svarīgs, ja? Tātad es ar to kungu, un tas kungs palīdz man, un man galvenais jābūt uzticamam viņa balsī. Man jāzina, ko Dievs grib man pateikt. Un kad tu to zini, tad tu esi brīvs no tā. Un tālāk ir teikts, bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdam, kā spogulī topam pārvērst viņa paša līdzībā no spožuma uz spožuma. To dara tā kunga gars. Tātad mēs visi atsaktām sejām. Kad mēs nākam pie spoguļa, neviens neliek neko virsū. Mēs atsakām. Ko mēs darām? Mēs ieslēdzam gaismu. Mēs notīram, ja ir piemēram pēc dušas, parasti spoguls tāds ļoti tāds, ar tvaiku. Mēs paņemam un noslaukam to tvaiku. Mēs skatāmies, mēs negribam ieraudzīt, varbūt sievu tur kaut ko darbojās, jā, tur. Mēs negribam sievu tagad redzēt spoguli, mēs gribam ieraudzīt sevi, mēs tur pieejam, mēs tur izspiežam, mēs tur sadaram, mēs tur, ko vajag, tur izdaram, jā. Priekš kam mēs ejam pie spoguļa, lai mūsu dzīve paliktu labāk. Un kad mēs pie spoguļa esam, mēs nemelojam sev. Mēs ieraugam, grumbiņa, kaut kas tam man ieplīzina. Man tu ieplīsi, kādā veidā, kas ko. Mēs kaut ko jaunu uzzinām par sevi. Kad mēs lasām Bībeli, mēs kaut ko jaunu uzzinām par sevi. Mēs jau sevi nemaz tā nepazīstam. Dievs sāk runāt uz mūsu sirdīm. Tāpēc mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdam. Tad es, kad skatos spogulī, es skatos cauri Dieva vārdu. Tā ir tā gaisma. Un ko es gribu ieraudzīt? Es gribu ieraudzīt Dieva godību, Dieva slavu, kā mēs runājam, kad Jesaja ieraudzīja Dieva godību. Kā spogulī. Spogulī vispār ir skaidrība. Pareizi, spogulis, viņš diezgan skaidri, viņš parāda visu. Viņš visu parāda. Un tad ir teikts, ja, kad mēs to redzam, ja cilvēks saka, es neko neredzu, es Bībelās, es neko neredzu, es klausos svētunu, es neko neredzu. Un praktiski, kad svētunu klausamies, nesakiet, vīriņ, tev, vīrs, tur par tevi runā, klausies. Es vēl izgriezīšu pēc tam no online un tev nosūtīšu, ja tu kaut ko nedzirdēji. Mēs, kad klausamies to sev. Ja? Mēs Bībelē teiks, ka šis vārds ir dzīvs un spēcīgs. Un šis vārds ir domāts priekš kā 2. Timoteja 3. nodaļa 16. pants. Ja? Priekš tā, lai būtu laboti, lai būtu pamācīti, lai būtu vainas norādīšana būtu. Un kas tur ir teikts? Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots ik katram labam darbam. Tāpēc, cerēs, Dieva vārds ir diezgan tāds ass, viņš ir apusē griezīgs zobi, viņš diezgan tik stipri pasaka, bet ziniet, man patīk tā, man labāk pasakiet taisni. Man patīk, ka man treneris varēja teikt taisni, man patīk, kad instruktors, ja tev māca mašīnas, ka viņš tev sēž un mobilajā visu laiku, spēlītas spēlē. Pa kreisi.
Tu tur gan īsti tantiņu notriec. Nu, un viņam vienalga kaut kā. Man patīk tā, ka viņš man saka, es atceros, kad es izbraucam no pasta, no rīta agri, braucam gar zinātņu akadēmiju, tumšta, es bez lukturiem. Viņš iesaka, tu man šitos te partizānu variantus beidz. Pēc tam brauc viena tantiņa, knāpiet pāri, es tai tantiņai virsū. Viņš tā pa bremzi. Tu, ko tev tā tantiņa izdarīja sliktu? Nu, tantiņai vēl dzīvot un dzīvot. Un pēc tam viņš 5. stundā uzzināja, ka esmu kristietis. Man vēl bija kaut kāds 10 nodarbi. Viņš, kāpēc tu man agrāk neteici? Un tad mēs visu laiku jau par Kristu runājam. Viņš aizmirst man mācīt, bet es tomēr zināju, ka labi, ka es viņam varu stāstīt par Jēzus Kristu. Tas bija 2000. gads, tā kā ar mani tagad var droši braukāt. Vakar, bet brāļi ar mani brauc, nebaidieties. Tā kā redziet, kas šeit ir svarīgs, dārgie, ko es jums šodien gribu pateikt, varbūt jūs neko neatcerēsieties, ja? Bet šo atceraties. Ja? Ar Dievu jābūt ir tā, kā tas ir, patiesīgi atklāti. Dievu jāielaiž visās tavās dzīves sfērās. Jāsaka Dievam, Dievs, es gribu tevi redzēt, es gribu redzēt sevi, es gribu redzēt, kāds Jēzu esi tu, kāds, un es lasu Bībelē, necenšos saskatīt, kāds mācīties nepareizi, ko draudz nepareizi dara, es gribu ieraudzīt, kāds ir Jēzus, un mans uzdevums ir, ko arī svētais gars dara dzīvē. Zināt, ko svētais gars dara? Es jums ilasīšu tos Romiešiem 8. nodaļa un 29. pāns. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam. Tad, kurus Dievs no sākuma nozīmēs, tad mēs esam izredzēti, mēs esam kristieši, Dievs izredzēsi. Un ko viņš tālāk, tad, ko tālāk Dievs tad mums darīsi? Es darīšu jūs katru līdzīgus Jēzum Kristum. Un ja tu šodien saki, es realitātes cilvēks esmu saticis, viņi saka, kāds cilvēks ir piedzimis, viņā raksturs vairs nemainās. Ko? Tāpēc, kam jūs lasat Bībeli? Bija starp mums, ka mēs brāļi bija sanākuši. Atceraties, brāļi, mēs runājam par raksturu. Un bija, laikam, viens vai bija kāds, es uzskatu, ka raksturs nemainās. Es uzskatu, ka nemainās. Tad vispār kādam Dievam tu tici? Un es tieši tam es arī atnācu uz draudzi, man pirmā bija atklāsme, es tā priecājos, man bija tāda iekšā ticība, ka es varu izmainīt, mans raksturs izmainīsies. Un ka sāka mana dzīve mainīties pa nedēļām. Es domāju, kas būs pēc gada? Man vienkārši atkrīt lietas, rupja vārda atkrīt. Man tas visādas vēl lietas, kas man vienkārši lidoja tur, tikai lidoja visprojām. Man dzīve vienkārši mainījās, uzlabojās, palika labāk, vien foršāk. Cilvēki sāk apkārt teikt, wow, viss tāda skolā vienkārši sāka cilvēki apkārt liecināt. Es domāju, kas būs pēc gada, kas būs pēc 28 gadi jau pagājuši. Un es redzu, vēl cik daudz darba, vēl Dievs strādā. Tāpēc, ja tu tam netici, tad tu vēl neesi saticies ar Dievu. Tāpēc, ka nevar būt tā, ja mēs esam satikušies ar Jēzu, ka tava dzīve paliks tāda, kāda viņa ir. Ar Jēzu visu cilvēku dzīves mainījās. Pāvela dzīve mainījās. Apostuļu dzīve mainījās. Un šeit paskaties, vēl 1. Jāņa 3. nodaļa. Te teikts no 2. panta. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Ja, tad, kad mēs ieraudzīsim Jēzu debesis, mēs paliksim tāds, kāds ir Jēzus. Mums notiks izmaiņas. Un pasies vēl 3. pantā. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Un cik tīrs ir Jēzus, cik patiesīgs ir Jēzus. Tur nav teiks, ja gribēsies, tad tu varēsi. Ja tev tā ienāks prātā doma, ka tu gribi šķīstīties, ja tu gribi attīrīties, ja tu gribi izmainīties, tu jau vari nākt uz draudzi, tu vari Bībeli lasīt, bet nav jau obligāti tur mainīties. Nevar būt tā. Ja tu esi saticies ar Jēzu, te teiks, katrs, kam ir šī cerība uz viņu, ka mēs tiksimies debesīs, faktiski priekš tā arī Jēzus ir atnācis, lai mēs būtu debesīs. Es te saku, pie ieejas bija saticis senu vecu ticību, kuru nāca. Es saku, lai Dievs dod jums debesu valstību. Tu tam tici?
debesu valstībai. Es saku, kam cilvēks vakarienē nav piedalās? Viņam nav vēl ticība par mūžīgo dzīvību. Tātad, ja mēs zinām, ka mēs tiksimies ar Jēzu, ka mums būs šīs pārmaiņas, tad mēs šeit virs zemes jau strādājam pie tā, lai būtu tādi, kāds ir mūsu kungs. Jo tā ir faktiski mīlestība. Kad tu mīli kā, tu gribi kļūt kāds viņš ir. Tu gribi izpatikt viņam, tu gribi izdarīt visu tā, kā tas būs viņam patīkami. Tāpēc katrs, kam ir šī cerība uz viņu šķīsta sevi, nevis ja ļoti gribēs vai ienāks viņam prātā, bet viņš to dara aktīvi, viņš šķīsta sevi pašu. Ja Dievs gribēs, viņš mani šķīstīs. Nē, ja Dievs tevi parādīs, tev jāatzīst savu vainu, tev jāpasaka, Dievs piedod, jo šajā pirmajā nodaļā tur ir teikts, ka ja mēs atzīstamies savos pārkāpumos, savos grēkos, ja, tad viņš ir uzticams un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja. Tāpēc tas ir tas svarīgais moments, ja, tad, kam ir šī cerība uz viņa šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Kā viņš. Un tieši tāpat tas ir mans piemērs, uz kuru es eju. Amen. Tāpēc bez lūkšanas, bez grēksūdzes mūsu dzīvē pārmaiņas nebūs. Tāpēc noteikti jābūt grēksūdzes. Es domāju, ka ja tu dzīvo ar Dievu, dažreiz tantiņi jāpaut, jūs lūdzat kādreiz Dievu piedošanu? Man bija tāda viena. Es jau no bērnības ticīga. 20 gadu atpakaļ lūdzu Dievam piedošanu. Tas saka, tu tumsā vienkārši staigā cilvēciņu. Ja tu iesi gaismā, ja gaisma iespīdēs tavā dzīvē patiesības gaisma, zini, mēs ieraugam tik daudz, zini, ka celtnieki te ir, kur Artūrs, Denis, ka ielaigžam gaismu, ja jūs redzat, kāds šeit sienas ir. Bet, gaisma tāda mērena. Normāli. Griezt arī, ja tur tā ielaist gaismu. Augšēji varbūt vairāk redz tur. Ja? Bet mēs mākam kaut kā pieslēt, mēs vēl kaut kā, bet tā ar Dievu, nē, Dievs, lai tava gaisma spīd, es staigāju tavu vaigu priekšā, es nāku priekšā, kāds esmu, man nav kauns, es zinu, Dievs, ka tu paņēmi manu kaunu uz sevi, un es zinu, ka tu visu grēkus esi izpirts, tāpēc es atzīstos. Un labi, ka Dievs uz mani runā briesmīgi, ja Dievs nerunā. Briesmīgi, ja tu sāc Dievu melot, Dievs saka, zini, ka man cilvēki melo? Un man ir tāds cilvēki, man ir viens, starp citu. Mēs viņu sarunājam, klausīt, lai tu man nekad nemelot. Jo bija brīži, kad es saku, kur tu esi tagad? Viņš saka, es te eju pa ceļu. Es saku, pa kādu ceļu? Es dzirdu, ka telpa skan. Es zinu, kā bam telpa. Var jau dzirdēt, kad pa ceļu iet. Es saku, klausies, es taču teicu tev, lai tu man nekad nemelotu. Viņš saka, es nezinu, kas tas man ir. Es teicu, kā pēc kam man bija melot, bet es paņēmu tev sameloju. Es saku tā, ja man melos, man nav jēga ar tevi vispār runāt. Ja tu man melo, pēc kam tu visu laiku kā zuds vai ārā. Tāpat arī Dievs saka, ja tu šitā te, Krieviem Bībele teikts, искренним, он поступает искренне, а с лукавым по лукавству его. Ko tu zini pa lukavstvu? Dievs arī lukavit? Nē. Guļai. Ja tu man te, Dievs tur, davai, labi. Pa tavu lukavstu, tad dzīvo. Ja tu tāds foršes, ja tev visi kārtībā, davai. Ej, spirinies tālāk, spirinies. Tāpēc, ja tev ir vajadzība, ja, ziniet, ja cilvēks saka, Dievs, es slīkstu, Dievs, es esmu atkarībā. Ziniet, tikai cilvēks varbūt neatkarīgs, viņš no savu raksturu ir atkarīgs. Viņš no savām sliktajām domām ir atkarīgs. Ziniet, ir tādi cilvēki. Es kad pastos uz cilvēku, es saku negatīvo ieraugu. Tu ieraugu, ko viņi tas teica? Kur viņas vīrs par te? Kur liki vīru? Atkal aizmūr. Viņam ir šitā te visu laiku. Viņš pastāst. Viņš neredz plusu, bet viņš redz viņam negatīva domāšana. Viņš vienalga par ko. Viņam kaut kas tur uzdāvina kaut ko. Cik samaksāja? Pēc kam naudu tērēja? Tu pasties, ko es te uznāku. Viņam uzreiz ir, viņš visur negatīvo. Esat tāds cilvēks satikuši. Viņš visur saskata negatīvo. Vienalga, viņš nonāks debesīs, viņš tur arī kaut ko ieraudzīs ne tā kā vajag. Ja, tāpēc mēs varam būt tādi. Un tas ir tas, ko neviens man nepateiks. Bet tev Dievs saka, klausies, tu tāds esi. Bet es jau varu tā dzīvot. Bet tu nekur neej tālāk. Tu visu laiku tāds toksisks esi. Tu neesi pozitīvs. Vispār kristietim ticība ir pozitīva. Ja cilvēks ir ticīgs, viņam jābūt pozitīvam.
kā tu esi ticīgs, bet tik negatīvi. Un bija meitiņa viena, no meitiņām. Viņa uz dārziņu, ka gāja, saku, beidz to motoroleru, viņa, ka ieslēdz, ne tāds kurpīs, ne tāds klētiņš. Es saku, klausies, slēdz ārā savu motoroleri. Viņa, ka nu rīt iedarbina, es saku, un ir tādi cilvēki, viņi, ka iekurbulējās, es saku, klausies, vai nu slāpē to motoroleru, vai pārdot to motoroleru, bet šitā tālāk nevar. Ja, tāpēc ir tādi cilvēki ar tādu, ka sāk gāzēt, tur vienkārši, it kā bija viss kārtībā, tu pats tāds paliec pēc kāda laika. Es pamanīšu ar kurnētāju, es arī jau sāku kaut ko, tas tā kā pilnīgi, zini, kā pielīp tev. Kā tas tā ir? Tas ir arī labas lietas pielīp. Es pamatu, kad es sāku dziedāt kaut kādu dziesmu mājās, es dzirdu manu sieviņu arī. Vēlos dzīvi savu, kungs, pie kājām tev likt. Es dzirdu, ka viņi arī tur sāk dziedāt. Tāpēc būsim pozitīvi, nesīsim gaismu, nesīsim labu ietekmi. Būsim citādāk, atšķirīgi darbā. Un nevajag pat uzreiz cilvēkiem braukt virsū, esmu kristietis. Lai viņi jau to klausies, kas tu tas pat cilvēks? Es skatos uz tavām acīm, kaut kas, man bija pat tā nāk, Andri, tu šeit esi. Man viens strādājis, es viņam visu laiku liecināju, ilgs gadu. Viņš saka, es ar to ko, es pārdāmu par to, tu šido te. Bet bija tāda laba liecība, pozitīva liecība. Ja? Tāpēc mēs esam ar to kungu. Mēs esam īpaši. Mēs esam izredzēti šajā laikmetā dzīvot, lai izmainītu šodien šo sabiedrību. Izmainīt tur, kur mēs esam. Tā ir mūsu valstība. Ieju skolā, mana valstība, es šeit mainīšu. Iet darba vietā, tā ir mana valstība. Es šeit esmu ķēnišķīgais priesteris, esmu tā pilnība, kas piepilda visu. Es šeit ielieku Dieva standartus. Saprot, es tā redzu, šeit būs Dieva standarti, šeit būs Dieva valstība, darbā Dieva valstība, mājās Dieva valstība. Un tā visur. Un dzīve ir interesanti. Vienkārši. Un Dieva vārds ir tik praktisks, ka tu viņu sāc lietot. Viņš strādā. Un kam ir, tam tiks vēl dots. Tu kaut ko piepildīji, pēc tam Dievs tev vēl iedod. Tu vēl to piepildi. Vēl piepildi. Un tik forši es tev saku, vienkārši tas ir wow. Tā kā, ja tu to neesi vēl satvēris, tad tu vēl esi ceļā. Kaut gan tu esi ticīgs, bet tu vēl neesi to satvēris, tu vēl esi ceļā, tu vēl neesi saskāries ar Jēzu, tu neesi vēl piedzīvojis Jēzu. Bet, kad piedzīvos, tad tev nevajadzēs stumt, ej uz draudzē, tur Bībeli las, tev vienkārši gribēsies viņu lasīt visur ceļā, sēžot tur pie zobārsta, visur tu gribēsi lasīt Bībeli. Tu esi tur runā par sevi, vienkārši visu laiku gribēs ar Dievu vārdu, un Dievu vārds ļoti spēcīgi ietekmē dzīvi, tāpēc, ka es tās nav svētais gars. Slavu Dievam par to.